mākslas galerija, restorāns, apģērba veikals, kafejnīca, frizētava, bārs un nakts klubs. Ko vēl var apvienot un kāpēc to dara? Par to stāstīsim nākamajās minūtēs. Kārtējais bārs vai frizētava pats par sevi jau sen vairs nav nekas apspriešanas vērts. Taču, ja tā ir frizētava, kas apvienot ar bāru, tā noteikti izraisa interesi. Robežu nojaukšana, dažādu lietu un procesu savienošana un personiska attieksme ir jaunā laikmetā atslēgvārdi. Jau kādu laiku neparasti koncepti ir arī Rīgas realitāte, kurā pavisam nesen sev pieteicis Barberroom. Frizieru salons, kurā var ne tikai tikt pie eleganta matu sakārtojuma, bet arī iedzert pa kokteilim un izdejoties. Vietas saimnieki, Maskavas biznesa aprindu pārstāvji te iedzīvinājuši sev svarīgāko – ekskluzīvas lietas, komfortu un tādu atmosfēru, kādu grib baudīt paši un pietiekami plašais draugu loks. Arī pat ideja nav uzspiesta, tā radusies pavisam dabiski. Strādājot Maskavā, netīšām noklausījos savu klienšu sarunu. Pēc salona apmeklējuma viena runāja par to, cik lieliski būtu pavadīt laiku ar draudzenēm tepat neaizejot no salona. Iedzert, atpūsties un padejot. Un tobrīd es nodomāju, ka tā varētu būt laba ideja. Pēcāk, kad šādu vietu realitātē ieraudzīju Čikāgā, nolēmu, kāpēc nepamēģināt, un tā mūsu ideja nonāca Latvijā. Rīga ukraiņu stilistam atgādinot Kijevu, gan atmosfēras, gan temperamenta ziņā. Un tādu, kas gribēs iegūt lielisku izskatu un tad to tūlīt nodemonstrēt ballītē, netrūkšot. Turklāt, kā šādu izklaižu vietu apmeklētājiem īpaši tīk, tikšot īstenots arī face control, tā sakot, ballīti izredzētajiem. Pavisam citai auditorijai, velo kultūras un kulta cienītājiem un visiem citiem, kam gribas paēst un satikties ar draugiem gaišā un nepiespiestā atmosfērā, radīts Meet. Jau pats nosaukums pasaka priekšā – Meet kā mīties un Meet kā satikties, jeb velo veikala, darbnīcas un kafejnīcas apvienojums. Meet autori ir divi brāļi un brālēns, reklāmisti un BMX braucēji, kas pirms 2 gadiem nolēma nodarboties ar to, kas pašiem patīk visvairāk. Ir ļoti daudz tādas kafejnīcas Rīgā, kur, īsti, viņi ir forša vieta, bet, tomēr nav tas tā ideja, ka tā ir tāda, teiksim, jauna un svaiga. Aizbraucot kaut kur citur uz lielajām pilsētām, tu redzi, kad ir, teiksim, tāds specializēts coffee shops, kas tieši uz kafiju ir kaut kāda, vēl savādāk. Arī Rīgā tādas vietas parādās, to arī ir prieks mums. Pats savienojums veikals un kafejnīca šķiet arī ir veiksmīgākais, jo tirgotājiem nodrošina īpašu komunikāciju ar klientiem. Tie vairs nav vienkārši veikali vai vieta, kur tu ieeji nopirkt vai to pašu riteni vai kurpes vai kaut ko citu. Tas jau ir tā, ka cilvēks ienāk, viņš jau to ar viņu, teiksim, runā, viņš pie tevis var izdzert kafiju, viņš var pasēdēt, viņš var ar tevi tur socializēties vai kaut kā tā. Tādu, kas nakts vidū ballītes laikā labo riteņus, ir krietni mazāk nekā to apmeklētāju, kam ar velosipēdiem nav ne mazākā sakara. Taču diezin vai bez šīs īpašās velo identitātes te pulcētos tik daudz cilvēku. Ēšana un netīrie trauki īsti neiet kopā ar grāmatu un latviešu dizaina lietu veikala Lukabuka ideju. Pulciņš Latvijā pazīstamu arhitektu šajā nelielajā veikaliņā sakopojuši izcilu un profesionāli veidotu izlasi visdažādākajās dzīves stila jomās. Gribējās kaut kādas lietas, kas pašiem patīk, parādīt citiem, un tad, likumsakarīgi nāca klāt grāmatām arī dizaina priekšmeti, kas ir tikai Latvijas dizaineru. Tad mēs arī tādu savu eksperta komentāru visam sniedzam. Mēs nekautrējamies teikt, ko mēs par to visu domājam, un šeit nekļūdīgi ir tikai mūsu izlase, te nav nejaušu lietu. Novembrī Lukabuka svinēs 3 gadu jubileju, un šajā laikā idejas noslīpētas līdz sīkākajām niansēm. Lukabukas komanda ne tikai palīdz izvēlēties no plašā literatūras un dizaina klāsta, bet arī paši savus vērojumus izdod grāmatās. Paplašinoties uzticīgo fanu pulciņam un iespējām izpausties, paplašinājies arī Lukabukas piedāvājums. Tas ir tāds, vienkārši dzīves stils vai dzīves dizains, tas, kas mūs interesē. Protams, visvairāk varbūt mēs ar savu profilu, ar savu izglītību orientējamies arhitektūras un dizaina grāmatās, bet pamazām tam ir nācis klāt, gan izdevēji ir ieteikuši, gan paši esam atklājuši, ka tāda pati dzīves dizaina sastāvdaļa ir arī moda loģiski, tā ir pavāra māksla.
Apvienot ne tikai lietas, bet lietas un zināšanas uzreiz nozīmē garantētus panākumus. Šādu īpašu un pārdomātu konceptu Rīgā rodas arvien vairāk, jo nu jau jebkuram ir skaidrs, ka citādi savu vietu neatrast. Mums atliek tikai prātot, kādus veiksmīgos apvienošanas piemērus redzēsim nākamos.